Klasiska tāda finanšu teorija saka mums sekojoši, ka vislielākais peļņas potenciāls ir uzņēmuma akcijām, bet tas ir vismazāk aizsargāts finanšu aktīvs. Ja notiek kaut kas labs ar uzņēmumu, tad visvairāk nopelnīs akcionāri. Ja notiek kaut kas slikts ar uzņēmumu, akcionāri ir pēdējie, kas kaut ko vispār saņems no tā uzņēmuma. Pēc tam jau ir citi kreditori, kas varbūt nenodrošināti, nodrošināti kreditori parasti pelna relatīvi maz no tām obligācijām vai no kredītiem, bet vismaz viņi tas investīcijas mazāk riskants. Nenodrošinātie kreditori var nopelnīt bišķi vairāk par nodrošinātiem, bet tur ir mazāka aizsardzība. Tā saka teorija. Svarīgi izdarīt secinājums, ka viena lieta klasiska finanšu teorija, pēc teorijas es darīju visu pilnīgi pareizi, bet otra lieta reāla dzīve, kur viss kaut kas ir iespējams. Un tāpēc mana atziņa, tas trešais kļūdas ir, ka superliela uzmanība jāvelta tieši uzņēmuma vadības komandai, akcionāru reputācijai. Un šai gadījumā, protams, kad es pēc tam papētīju, kad no atsevišķiem akcionāriem, galvenajiem akcionāriem pirms tam arī bija pieredze tādā līdzīga tiesiskas aizsardzības procesā, kas principā ir, es teiktu, sarkanais karogs.